indikators tev rāda, mums jau būtu spalva, mums atdrošina sacēltos. Jā. Nu jā, tāpēc saka, tie suņi to redz, jo tur tā spalva saceļās, vai ne? Bet tas ir tā pati reakcija mums ir. Ja mēs esam dusmīgi sadusmojušies, ja nervozi, ja kaut kas tā, te tas viss atceļ. Nevajag dusmoties un nevajag nervozēt. Nu jau, ka nevajag. Nu nevajag, skaidrs, ka nevajag. Bet, kad tas notiek, tad tas notiek, ja? Un, kad tas notiek, tad tas parādās, vai ne? Bet es saku, tas garīgais jau... Daudzās filmās arī tā atslābinieties, vēl tur kaut ko, un tad masāžas un vēl visādas tur lietas. Jā, tas ir ļoti svarīgi. No fizioloģiskās manipulācijas kaut kā, to tāpat var panākt arī ar tādu psiholoģisko iedarbību. Tieši tā. Viens iedarbojas uz otru. Ja mēs jūtamies kaut kā, bēdīgi, jeb tā, vai ne tā, vienkārši runājot, tad līdz ar to viss ķermenis iet līdzi. Mēs sakumstam, mēs esam bēdīgi, mēs neesam gatavi kaut ko darīt, mēs neesam aktīvi, mēs kļūstam pasīvi, un ķermenis iet līdzi, slīkst līdzi. Un otrādi, ja mēs sev pasakam, taisni muguru, es dziļāk līdz ar to elpoju, es neesmu ēdienu pārstrādēju ceļā, viss funkcijas notiek, galvenais elpa, un ja es sev pasaku, tagad taisni muguru, elpo dziļi, ar laiku, lai kā es biju bēdīga, varbūt pirms tam ar laiku es jutīšos labāk. Tātad arī otrādi tas strādā. Jo tas ir tā kopā, garīgais un ķermenis. Indiešu dejas sāku dejot, pirms es vispār viņas mācījos. Un kad es beidzot Indijā aizbraucu, jo mani aicināja indiešu valdība, par to bija dzirdējuši, kāda Latvieta, Austrālijā dejo indiešu dejas. Un tad tā valdība mani aicināja, lai es tur tad varētu aizbraukt un tad mācīties. Bet es jau biju iestrējusi pati indiešu dejas. Nu, es gāju uz muzejiem, skatījos tās skulptūras, kas visas ir deju pozas faktiski, no tempļiem. Tad es dabūju vienu grāmatu par vienu ļoti slavenu indiešu dejotāju, Ramgopā. Tas jau toreiz arī jau dzīvoja Londonā. Viņš bija ļoti slavens visā pasaulē. Viņam bija grāmata. Un tā grāmatā es uzgāju to grāmatu, tas ir viss Austrālijā notiek. Un es tad to grāmatu dabūju, un tad uz katras lapuses bija viņš zināmā pozā indiešu dejā. Viņš bija ļoti slavens indiešu dejotājs. To es tā noliku sev tā pretī, un lapu pēc lapas, tad tā, un tā kā es esmu radoša dejotāja, koreogrāfe, tad es radīju savu pirmo deju šitā, jo mani redzēja viens direktors no teātra, dejojot manas dejas, un viņš atnāca, es skatos, viņš teica, man vajag vienu indiešu dejotāju, tempļu dejotāju manā izrādē, kas balstīsies uz Budas dzīvi. Un es vienmēr gribēju dejot indiešu dejas, kaut kā man vienmēr vilka uz to pusi. Un man sākums ir klasiskais balets, modernā deja, jeb laikmetīgā deja, kā jūs gribat viņu nosaukt, rakstur dejas un šitādas dejas, ja? Bet ne indiešu dejas, spāņu dejas, bet tās ir rakstur dejas, kas ir tā, piemērots skatuvē vairāk, vai ne? Tur ir ungāri, tur ir spāņu un tā tālāk, to visu es dejoju. Bet man vienmēr vilka uz indiešu dejas pusi. Un toreiz jau bija tā, kad Angļi valdīja pār Indiju. Mums Rīgā nebija nekāda Indijas valdības pārstāvniecība, jo tas Indija bija zem Anglijas. Tā kā nebija nekādas iespējas arī te bērnībā, bet ļoti interesanti, ka es lasīju arī jau kā bērns Rīgā, ka es lasīju grāmatas par dažādām valstīm, zemēm, kas man ļoti patika, tad es arī, kad lasīju par Indiju, tad man bija kaut kas tāds mans. Interesanti. Nu labi, un tagad Austrālija. Es tagad, un šitas direktors, tas redzēja manu izrādi, atnāk, es skatos, pasaka, ka viņam vajag vienu indiešu dejotāju. Viņa jaunā lugā.
Un viņš saka, es redzēju, kā jūs dejojat, un jūs to varētu. Jo es uz koreogrāfu arī tās dejas viss pat iestudēju, arī tās pārējās. Un tas bija tā kā dieva pirks. Tev būs dejot indiešu dejas. Šitā. Es vienmēr gribēju, es biju gatava to darīt. Ja? Tas arī interesanti. Tā jau saka, ka īstā laikā vienmēr pienāk īstā lieta. Tad es gāju pie tā, un es teicu, es nekad neesmu dejojis indiešu dejas, bet vienmēr esmu gribējusi, jo es zinu, ka tas ir jāmācās, tur zināms formas, jāzina tā tālāk. Tik daudz es zināju, ka tas ir taču jāstudē tā. Viņš teica, ejiet te darbu. Es domāju, ka viņam tāda pārliecība, varbūt es tiešām varu, jo es vienmēr gribēju. Un viņš man dod šito ieganstu, tagad to darīt. Ja? Nu, tad es gāju pie darbu. Un es savu pirmo deju iestudēju. Šitā no tās grāmatas, un tad no tās kultūrām. Tad es atradu citas grāmatas par hinduismu, es par to lasīju, es zināju, ka tās ir reliģijas dejas, tik daudz sapratu. Un mana pirmā deja tappa. Kad es viņu dejoju tajā lugā, indieši atnāca aiz skatuves un runāja savā valodā ar mani. Tad es teicu, ziniet, es to valodu nesaprotu. Viņi saka, tad jūs laikam nākat no cita apgabala Indijā. Jo viņiem ir 15 vismaz galvenās valodas Indijā. Vismaz. 1000 ne, bet 15 galvenās. Un tad no tām vēl daudzi dialekti zināms. Nu, tā viņi domā, ja es to nesaprotu, tad es nāku no cita apgabala Indijā un runāju citu valodu. Tad man bija viņiem jāskaidro, kad es nāku no Latvijas. Man tāds pašs situācijas. Jā. Nu, bet tad tā. Viņi man tā uzmundrināja to, ka viņi patiešām domāja, ka es esmu indiet. Ja? Tas ir tās dvēseles. Tās kustības viss kā bija pareizi, vai ne? Bet, es tās iestudēju. Un tad viņi, indieši, tas bija Sidnejā, tie tad man vēlāk ar mani sazinājās arī un iedeva indiešu mūziku, un es tad vēl vienu indiešu deju radīju. Man bija vesels stīpa indiešu dejas. Pirms es vispār redzēju Indiju, un pirms man vispār bija kāds guru. Ja? Bet tagad ir interesanti. Tagad man pienākas piedāvājums uz Indiju braukt un studēt. Jo viņi uzzinājuši, tur ir tāda latvieta, kas dejo jau indiešu dejas Austrālijā. Nu, un man nāk tas piedāvājums tagad, un es braucu uz Indiju pirmoreiz. Tagad man ir liela tāda konference ar kādiem 30 žurnalistiem apkārt Ņūdeļijā. Un viņi visi saka, mēs visi to dzirdējām pa jums tā, un mums ir interesi redzēt jūsu indiešu dejas. Bet nē, es indiešu dejas savus nerādīšu jums. Jo es jums rādīšu pārējās dejas, kas man ir indiešu ne. Jā, bet to mēs gribam tomēr redzēt un tā. Nu, tad es domāju, labi, es ielikšu to manā programmā, indiešu deju svīta, vairākas dejas, un nosaukšu ļoti tā, lai man neviens neko nevar pārmest, indiešu deju iespaidi. Neviens man neko nevar pateikt. Nu, bet tagad bija tā. Ņūdeļijā man bija pirmā izrāde, kas aizbraucu, un tad vēlāk Madrasā. Tie divi centri, kur tiešām indiešu klasiskā deja ir ļoti izkopta, un indiešu dejot ar ļoti to tā sargāka savu. Bet, kad es dejoju savu programmu un dejoju savus indiešu dejas, tad man bija tā labākā kritika vispār par manu indiešu deju. Jo, ko viņi teica, mēs esam redzējuši vienu otru ārzemnieku, kas te ir atbraucis, ir studējusi indiešu deju, un tad ir izrādējuši tīri labi, bet ar bija vērta Vidžavetra, zināms, Vidžavetra, ja Vidžējā. Un tas ir indiešu vārds, tas ir sanskrits vārds, pilnīgi. Vetra, tikai viņi saka vētra, viņi saka vetra, pilnīgi tāpat rakst, vetra. Un tas ir tumšais vētras mākonis, kas pieder dievam Indram. Tas es esmu tumšais vētras mākonis, sanskritā. Un Vidža ir Vidžēja. Vidžēja ir vīrieškārts, mans vārds tikai ypsilons klāt. Vidžēja, ypsilons A klāt, Vidžēja ir sievieškārts, tas pats vārds. Tas nozīmē ar uzvaru. Un to džējā viņa dzied savā himnā. Džējā, 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 džējā.
Nu, tagad es, ja viņi tā, un tai avīzē tagad pēc tās izrādes, viņa raksta tā, bet ar Vidža Vetra, Vidžeja Vetra, mēs jūtam, ka viņa ir uztvērusi pilnībā indiešu dvēseli. Tātad garīgais saturs, tas viņiem bija svarīgi. To viņi nebija izjutuši pāri. Jā, viņiem atšķījās kustības, jā, solīši un tā, tas viss ir ok. Bet tas vēl nav viss. Vai ne? Vispār dējā tas vēl nav viss. Tā vēl nav dēļ, ka tikai. Nu tad vēl lielāks, fantastiskāks kustības var redzēt, ej uz cirku. Jā, tur var redzēt, vai ne? Jā, ne tieši tā, vai ne? Bet tur jau neizsaka neko, ne tikai parāda, ko cilvēka ķermenis var padarīt cirku, vai ne? Un to arī var atbrīnot. Jā, bet tu izēji ārā tukšu. Jā, tu esi apbrīnījis to, ko viņš var. Fiziski, ja? Bet ar dēju savādāk. Dēja, viņa kļūst tikai dēja, tātad dējas māksla, kad kaut ko garīgi izsaka to. Cilvēks aiziet to redzēdams, un viņam ir radusies kāda doma, ierosina kādu dziļāku sajūtu, domu un tā tālāk. Tā ir dēja, jeb māksla vispār. Nu labi, tā kā tas man bija ļoti svarīgi uzsmert, ka viņi tiešām izjuta, ka es esmu tiešām izjutusi un izteikusi Indijas dvēseli, tātad to garīgo substanci Indijas dejā. Tas ir tas svarīgākais. Šitas mazais nostāstīns ir ļoti dziļa doma. Ar to grib teikt, ka tā kā vise ir atkarīga no savadības, no medus un lopas, tā cilvēka dvēsele ir atkarīga no saiknes ar Dievu. To šitas mazais nostāstīns vienkāršais grib pateikt. Un tā ir jāatzīst indiešu teikt. Kopš vienā krāsā. Izdarot to līdzi. Kairoši. Tas būs soviet parāks. Tagad salūdz gretena pirkstu. Taisnāk lieķi pret pārējiem, vispārējiem kopā. Tagad ir trīpākā. Tas bija pat tā kāpēc. Tagad trīpākā. 3. Jūs zināt, ka mūsu valoda tuvu sanskritam. Mans vārds ir pilnīgi sanskritam. Kad es biju Indijā, viņas vidēji man vārdu pāri vienīt. Vētra, tikai viņas vētra, pilnīgi tāpat raksta. Es esmu tumšais vētras mākonis, kas pieder Dievam Indram. Tas ir tas. Kā jūs zināt, kad es teju vienmēr vētrā. Mēs tā vētra iekšā vētrā. Tāpat tā. Tāds salūdzat nākošo mazotības. Tāpat. Tas ir ārkārtāk. Vēlreiz viss karoks pēc kāds. Tātāk, trīpatākā ir latviešu karoks. Līdzdarīgs. Ārkārtākā, porākos. Divs karoks. Rākrišana nostāstīja, Santi atkal ir pamācīt cilvēku, Redijā un parāda Krišnu, kurš ir 4. inkarnācija Krišnu uzturētājām, viņš ir ļoti ievīrots Indijā, un viņš apmāc Rādu. Rāda ir viņa mīļākā, un Rāda arī interesanti, viņš ir vārds radība. Un tad tie nostāst arī ļoti interesanti arī ar humoru, jo viņi ir atzinuši, ka te kaut ko humoru, tad arī atceras. Un ir tādi nostāsti, man viena tāda deja, manā katrā, es nezinu, vai jūs vispār esat redzējuši mani dejojumu. Jā. Aiz muguras. Nē, tieši jau neredzu, bet tā uz skatus. Ir tie, kas vieši, kas ir apmācīt cilvēku dvēseli, lai tā saprot, kāda sakarība viņiem ir. Viņus parādā izmīlētājus.
Un viņš vienā dēļas daļā pasaka viņai, ka mēs būsim kopā, tiksimies, un kad mēneša gaisā, tas ir jaunais mēnesis, tas ir pusmēnesis, Ardachandra, tas ir mēnesis, jaunais. Un mēneša gaisā mēs tiksimies, un rāda tik priecīgi, ka viņa var satiks Krišnu, jo viņa mīl, un ka tā izrāda dot kaut ko. Un tad viņa pieiet pie loga, mēs logu iezīmējam ar pār, viņš tajā aiziet aiz priekškara, paskatās, vai viņš jau nav. Tad pārkā pārsliegs tuvis, un atkal uzsēs aizsāk, viss tas tiek izdarīts tikai, un viena uzskatās, ka tas Krišņi palicies, jo viņš solījās. Un Krišņi spēlē viņu pievāt ar savu dievišķo flautu. Spēlē flautu. Bet Krišņa nevar. Te ir atkal viena pamācība cilvēka dvēselē. Ne jau vienmēr Dievam ir jāmanifestējās un jāparādās, lai viņam ticētu, bet ir jātic, ka Dievs ir vienmēr klātienē. Tā ir tā mācība. Un tā ir jāizsakot indieštei. Tā kā, ja viss tās kustības, tā kā sekot un sekot. Un tad vēl ir tāda epizode tajā, ka sāvi, žests, ka parāda, ka runā par sāvi. Kur nav neviens adata dūviens. Tikai apakšvārciņos ieliekšu tā iekšā, vienreiz atkal pāru plecam, to apakte, ja dejojam strādāt ar to orgi, ieliek apakte iekšā, bet varam valkāt ar sūstošu borni, kur aizmugurus, pāru plecam, visādā. Un pāri daļai pāri galvai. Un sievietes, protīgi, sēž un savā istabā ienāk vīrieši, tad viņa apklāj galvu ar no savu sāri. Un žēsts tagad runā par sārajā interesām, ir tā parāda tā. Vispirms tā sasiešana tehnikā, ieliekais vārciņu iekšā, un tad parāda to bordi. Un tieši šitām žestu rāda, kad pērk sāri. Pārdevis tieši šitā parāda, jo tā ir tā svarīgākā vieta sārajai. Tur ir vai nu vairāk, ja mazāk ļauts iejausts iekšā, un tas ir bordes svarīga pērk. Un viņš tieši tā parāda. Un tieši tajā arī parāda to žestu, kad kaut arī uz galvas viņu uzliek, tā sasiešana un tā borde. Un tā mēs zinām, ka runā par sāri. Un tagad Krišņa šo sāri radai no bordes sākot vēl nost. Un viņi izskatās ārā, jo tur nav jādara stūri. Ļoti viedroniski. Bet viņi zinās ļoti dusmīgi, ka viņš to dara, jo publikā to nevar tā. Un arī viņa tiek noskūpstīta, te atkal Krišņa dieva skūps. Atkal šis dievišķais notasīts, ja? Skūps. Nu, bet viņi šitā ideja, un viņi ļoti dusmīgi, bet te ir atkal pamācība. Te Dievs grib teikt radībai, ja, cilvēku dvēselē, kad Dieva priekšā cilvēka dvēsele ir redzama tāda, kāda viņa ir. Viņai nav jāapsēdās Dieva priekšā. Tā ir tā mācība, un tā, to vajag izprast. Tādā garā indieštē. Tā, nu, tad viņš vēl visāds cits nedarbības saka, viņš jau sāk apmācīt radu, viņš jau ir pārlamažina maspušīts, jau jauns, tad viņš jau pārmāc cilvēku dēļ. Un tas varbūt ir interesanti zināt, nu, kā ir skatām indieši.
hei, hei, Kaukas jau notika. Nav jau tā, ka tā telpa ir tā pati. Nav vairs. Jūs esat pārvīdījušieties, ne? Un, piemēram, šito lietu. Sakāt, te vienis aizmāk. Vai jums to šķielēci? Ja? Tas ir šķēlts jau. Te ir viena virsma, ir otru virsma, mūsu kāds virsma. Ja? Tātad jūs esat tagad radījuši tādu komplicētu rakstu, faktiski darbā. Tie raksti darbā, un tos var arī izjust. Un ja to tā dara, tad tas būtu ļoti labi arī tam rakstam, jo tas raksts tiek piepildīts arī ar jūsu domu. Tur ir tās rokas, tādā, o, tā,
dēļas kustība, visos kustība, savu kustību, jūs izsakaties visu laiku. Pašiem faktiski nezinu, tieši. Jūs izsakaties, un jūs pat lasīt. Ja kāds saka, no jums stāv vienkārši tā, un tad es teicu, ka jums tas neinteresē, ko es saku. Ne tā ir, jo tas ķēmies izskatās. Pirms jūs vispār pārsētāties, ko jūs sakat, bet jūs jau izskatāties. Kā jūs stāvat, vai? Kā jūs kustaties? Tas ir ļoti īpaši, tas šeit ir. Kāds ir pārsētāties? Nu, lai mums ir nemēģināt, ko iesaka. Tā ir tā atklājušanas žestas. Ļoti īpaši. Dejā Alariku, ir tāda deja Alariku. Un to no paša sākuma parasti pēc Dieva slavinājuma nāk Alariku kā sākuma svētību deju. Lai sev dabūtu debesu Dieva svētību, lai viss notiek labi, tad tiek svētīti tie, kas skatās, tiek svētīti tie, kas paši dejo, tātad Alariku. Tā ir atkal deja bez kaut kāda nostāja, bez kaut kāda nostāsta, bet viņa ir tīra deja, bet viņa nozīmē ķermeņa atvēršanās vietām. Un tās kustības līdz ar to ir ļoti mazas sākumā, lielāk ir. Tā kā šis jūtas sirds atverās, tā šī deja atverās ar mazām kustībām, pa priekša galvu, tad ar roku, tad vairāk jau telpā un tā tālāk, vienos otru ļoti simetriski. Un viņa noslēdzās ar 3 kustībām, kas ir vienādas. Tas nozīmē, mēs skatāmies 3 vienībām. Brahma, tas, kas mūs ir radījis, Višnu, kas uztur, tā kā es iepriekš jau stāstīju, Višnu, kas uztur visu radību, kas ir radīta, un Šivam, kas iznīcina, kas atbrīvo no ķermeņa. Ja, tātad beigas. Sākums visu. Un tiem 3 vienībai tā deja nobeidzās tā, paņemsim šitā rokas, un tad rokas nāk kā rokas iedzemē, mēs klānamies, vienreiz, kāpšā, tagad Višnu, kas ir uzturētājs, un tagad Šivam vēs Dievam, kas arī iznīcina. Tad mēs ejam uz priekšu, mēs visu kosmosu sveicam, un tad mēs sveicam Dievu, skolotāju un līdzīgo. Mēs tagad to izdarīsim ar tā soli, un tas iet tā. Nākat vairāk uz priekšu, un mēs virzīsimies un es biju kā bērns, kas mācās. Mātei vienmēr, kas tas ir, kāpēc? Kamēr mātei apniks, ja? Bet tā bērns mācāties. Esat zinkārīgi un vienmēr ko jaunu mācāties. Es runāju 8 valodas, tagad es mācīšos ķīniešu valodu. Man ir 8, jā. Un es esmu apceļojis 5 kontinentus, tā kā ir jau daudz arī redzēts. Es esmu 5 gadus jaunāka par pašu Latviju. Es dzīvoju un laikā. Es zinu, cik jauki toreiz bija, kad mums bija ziedu laiki, kuri nav atkārtojušies. Es tos laikus ļoti labi atceros. Tā bija mana pēdējā jaunība. Un mēs bijām ļoti lepni, kad esam latvieši, ka mums ir Latvija, valsts ar lieliem panākumiem, kas ražoja, izveda, eksportēja un tā tālāk. Tas viss toreiz notika. Es arī esmu izgājis savu bēgļu laikiem. No viena bēgļu nometnes uz otru. Mani aprakā, kad bumbas nogāž veselu lielu namu Vīnē, kad es biju 9 studenti Vīnes akadēmijā.
mani apraka, kad bumbas sagrāva lielu namu. Es domāju, vai tiešām man jau ir jāaiziet. Man bija 19 gadu. Vēl neko neesmu sasniegusi savā dzīvē. Es mācos, vai būtu dejotai, koreogrāfi un tā tālāk mācības, bet nekas vēl tā nav izdarīts, vai tiešām man jau ir jāaiziet. Bet tad, pēc kāda laika, diezgan ilga laika, gan, es jau nevarēju vairs atpūt, jo uz sienas sabruka, tai pagrabā, kur mēs bijām, amerikāņu bumbas. Un tad, kad viņi sāk izšķiplēt mūs ārā, tur pirmais caurums, un mēs visu to caurumu palielinājām un gājām ārā. Nekad manā mūžā, kā es to rakstu savā grāmatā arī, nekad manā mūžā debesis nav bijušas tik zilas, kad es iznācu atkal atpakaļ. Man bija otrā iespēja atkal dzīvi iedot. Tas bija tā kā, Dieva dāvana par jaunu atkal. Un tad gan es svērēju, ka man ir jākļūst kaut kam speciāli. Man ir jāstrādā visu sirdi un vēsturīgi jādodas tālāk. Un tā es strādāju, 5 kontinentus apraukāju, visu dejoju un mācīju. Un arī uzskatu deju kā sakrālu mākslu, ne tikai, un nepavisam ne kā izklaidi. Man deja nav izklaidi, zināms, deja ir tāda vieta arī, bet tā nav mana. Un tāpēc es esmu arī ievedusi sakrālo deju dievkalpojumus, arī Rīgā, arī šogad dejoju Anglikāņu baznīcā. Uzmas baznīcā pirmoreiz, kas iebraukus. Tā skaistā mazā uzmas baznīciņā, tā ir Rīgavas muzejā. Un Kuldīgas baznīcā es biju tas dievkalpojums ar savām dejām, ēģēļu un čelu muziku, un Rabindranath Tagores deju, ko lasīja aktrise, un kuras ir reliģiskas. Viņš kā tikai teidieks var izteikties par cilvēka saskarē ar Dievu. To dzējnieks ir skaistākais. Un to es arī tad dejoju savās izrādēs, kā arī dievkalpojumos, un es biju pirmā, kas to ieved Anglijā, neviens nedejoja dievkalpojumu. Es teicu, ko dejot dievkalpojumu? Dievs! Ko tā dieviņš teiks? Tad, kad es dejoju Uzmas baznīcā, un es arī biju tas dievkalpojums ar savām dejām, muziku un Tagores deju, un Liturkovs lasīja. Tad mācītājs toreiz teica, es gan tur nebūšu. Es teicu, es gan. Un tā es nodevu šo caur deju, muziku un Tagores deju. Nodevu šo dievkalpojumu. Uzmas baznīca bija galīgi pilna. Bet kas bija skaisti toreiz? Tai laikā, kad es dejoju, ārā bija briesmīga liela vētra. Tā jau tagad saka, ka vētra iekšā vētrā. Tas ir ļoti bieži notiek, es dejoju. Un te es tagad dzirdu to pērkoni ārā, simtens, pērkons, lieti, viss tā kā vajag. Un es domāju, pakus, ka es kā vajag, es dejoju, pats dieviņš piespēlē bumbas. Viņš, bet tagad, kas notiek, to nevar pat uz skatuves dabūt šitā lieta. Tiklīdz es nobeidzu savu pēdējo deju, es izstiepu roku pret roku, un viss nomierinājās, saulīte apspiedēja manu seju, un viss bija šķīsts, tīrs un mierīgs. Tas ir kā tas fantastisks. To pat uz skatuves nevar dabūt, ar visu incinējumu nevar dabūt. To pati daba nāca man līdzi. Man kaut kas ir ar stihijā, jo vairākas reizes tā ir savu koncertu zālē, ka es deju ārā tik lielu vētra, ka cilvēki nezināja, kā tikt uz māju, pogi bija sagāzušies. Tā. Un tad atkal arī Rīgas Tehniskā universitāte, tas pats atkal vienu, varbūt tāds Biju. Biju. Jā, tas pats atkal liela vētra ārā, vētra iekšā vētrā. Un mans vārds jau var, es jums teicu, ko tas nozīmē sanskritā, ne? Sanskritā mans vārds vētra nozīmē tikai sakne vētra, bet ir tāpat rakstīts, ir tumšais vētras mākonis, kas pieder Dievam Indram. Dievs Indra ir tas
dabas dievs, kas ir atbildīgs par visu, kas nāk no debesīm. Bērkots, zibens, lietas, visu. Un man tā sakarībā. Un bija arī tikai, es saku, Vijay, ja Vijay pieliek klāt Y un A. Y ir tikai klāt ir tādi vīrieši kā tā, Vijay. Un man bieži pienāk Vijāgara. Zināt, kas tas ir, jā. Nu, kāds ir lietas, jo man tas ir vīrietis. Nav Vijay, bet, kad pieliek klāt Y un A, tad tas ir sieviešu, Vijay. Un Vijay nozīmē ārpums vārdu sanskritā. Un to viņi dzied savā himnā. Vijay. Bija ir ārā. Vijay. Nu, kad es biju Indijā, zināms, 3 reizes biju Indijā, kad man Nehru pieņēma pirmo reizi, kas man nosauc par tiltu starp austrumiem un rietumiem. Brīnišķīgs cilvēks skaistām acīm. Un viņš bija tik jauks, viņš pieņem tāds vizitors, ja tā pusstundu dot katram un tad jāliek. Nu, es skatos uz to, ka Dievi, nu jau pārī tā pusstunda mēs vēl runājam, ja. Un tā es atvainojusies, un es pa daudz laiku no jums esmu paņēmusi. Nē, man patīk māksla. Viņš jau patīk, viņš rakstīja. Man patīk māksla, man patīk runāt māksla. Nākošais jau ir tikai žurnālists no Bostonas. Nu, nākošreiz, nu, 3 reizes bija. Nākošreiz tā kā viņi ir Gandhiju pieņēma. Un trešoreiz es satiku arī viņas tēvu, apstīšanos Indijā. Tā kā es visu to dinastiju esmu satikusi no Gandhiju dinastiju. Nu, tā arī bija vienmēr, kad redzēja man vārdu, kā tie vārdi no viņu, viņi domāja, tā ir indieti. Nu, bet es arī indieši ziemeļos ir gaiši, tie ārieši mums rada. Tie no ziemeļiem ienākuši, ietikuši Indijā, tie ziemeļos, un ietikuši lejā dravīgus, kas ir cita rasa. Un tie ir ļoti tumši, ar mazu pievi, dziļām tumšām acīm, lielu muti, tādi sīkāki arī, pavisam cita rasa. Un kad es tā 3 dienas un naktis braucu ar vilcienu no Delī lejā uz Madras dienvidos, tad es redzēšu to starpību. Cits cilvēka tips pilnīgi. Nu, es esmu āriešu tips, kā ziemeļos Indijā. Un brahmāņi ir augstākā klasa, tā kā viņi visi pieņem, ka es esmu brahmāņiem, gaišāk. Un, jo tās kastes jau tika radītas no brahmāņiem, kas ienāca Indijā, ārieši, iebruka un tūkšos nospieda lejā un rīkoja kastes sistēmu. Tie bija tie ārieši, kas lai aizsargātu savu balto ādu. Ja, ne? Tā tas tur radās. Nu, tā kā viņi arī visi ir gaišāk, bet mani indieši draugi ļoti bieži ir vēl gaišāk nekā es. Jā, es dabūju saulēs, varbūt tumši. Bet viņi visi, nu, tiešām domāja pēc mana vārda vispirms jau, nu, zināms, man bija vienmēr sāvijas muzrā, jeb tāds Punjab, tēpi. Un tas vārds, tā pirms viņi vispār redz, viņi zina, redz to vārdu, kad tevi izrādas arī, viņi pieņem kā savie, jā, pilnīgi. Bet ar valodām atkal ir tā, kad Indijā jau ir šausmīgi daudz tās valodas, viņiem ir vismaz 15 galvenās valodas, viņi paši savas tā kā nesazinās, un labi, ka viņiem ir angļu valoda, kur viņi sazinās. Jo, ja dzīvo ilgāku laiku vienā novadā, nu tad tu mācies to valodu, kur viņi runā. Bet ja tu tagad tas ir hindi, Punjabi, ja tu esi tur augšā ziemeļos, bet tik līdz nobrauci lejā dienvidos, nu tad ir Telugu, Tamil, Kanārija un tā tālāk, tad mācās no. Bet viņi paši savā starpā nevar saprast. Un tā bija vispār, kad es pirmo reizi Austrālijā, kurš nodzīvo 16 gadus, tur Austrālijā, kad es dejoju savu indiešu deju, vēl Indiju neredzot, pati iesūtēju sevi, un man vienmēr bija tāda tuvības sajūta pret indiešu kultūru. Un es pat biju sevi iesūtējuši indiešu deju, un tad nāca pēc tās izrādes, nāca indieši aiz skatu,
durvis un sāku runāt savā valodā. Viņi domājuši, ka es esmu indieši. Un tad es teicu, nu, es šo valodu nesaprotu. Nu, tad jūs nākat no citādu gabalu Indijā. Tur ir tās daudz tās valodas, kas arī nu tā. Nu, tā kā es saku, es jau te varu jūs turēt līdz pusnakti. Es domāju, visiem jums arī kaut kas darāms. Tā kā mēs tiešām šoreiz beigsim šito sesiju. Varbūt nākam gadu, tad dzirtiņā atkal mani aicinās. Nu, ja būs. Varbūt mēs atkal